Man pašam spēle ļoti patika. Mēs beidzot bijām gatavi no pirmās minūtes, no pirmajām sekundēm, pirmajā periodā, kas ir milzīgs kontrasts, kā bija iepriekšējās spēlēs. Un tas arī izdarīja spēli. Sports ir skaists, citu vārdu nav. Pilns ar emocijām. Vienā brīdī domāju, ka spēle ievilksies ļoti ilgi, tad pēkšņi parādās situācija, kuram uzvarēt. Un es gribētu ticēt, ka mēs paņemsim intensitāti spēles. Varbūt bija kaut kāda brāķīša momenta, tad mums bija ātrums, mēs visi skrējām, mēs visi cīnījāmies, un tas ir kaut kas, ko es gribētu redzēt arī turpmāk. Spēli nospēlējām diezgan labi tādā ziņā, ka ļoti kontrolējām bumbu, atšķirībā no spēles pret Ulbruku, kur pretinieks bija krietni pārāks. Pret Irlavu arī tā spēle bija saraustīta un daudz brāķi. Šodien jau spēli bijām krietni uzlabojuši. Uzbrukumā principā kontrolējām visu to tempu, izspēles, visas saspēles, mazās kļūdiņas, varbūt, kas neļāva samest vairāk gols, varbūt kā pirmajā reizē. Kaut kur atkal iekritām uz viņu patentētajiem ātriem uzbrukumiem, un principā tas arī beigās izšķīra spēli. Beigās bullīts, varbūt bija vēl kaut kāds moments, un tad vairākumā spēlē papelē kā zaudējām. Spēle bija ok. Pirmais gols tāds ļoti, ļoti neveiksmīgi nosēdies, ļoti dziļi bija tas tāds uz mani vairāk pārējie. Grūti teikt tagad tā uzreiz pēc spēles. Protams, vienmēr jau var labāk, bet teiktu tā, uzvaram kā komanda, zaudam kā komanda. Varēja es nospēlēt labāk, varēja uzbrucēja aizsargi nospēlēt labāk, varējām vairāk samest, bet tāds jau tas florbols ir.